Balets. Tas ir skaistums, grācija un vieglums, vai arī tā izskatās no malas. Bet kā ir patiesībā? Kāda izskatās baleta dejotāja ikdiena? Un cik daudz spēka vajag, lai izskatītos vieglam kā spalviņai? Es esmu Latvijas Nacionālās operas un baleta vadošā soliste. Es dejoju baletā jau kopš 10 gadu vecuma, un baleta trupā esmu no 18 gadu vecuma. Manuprāt, lielākais mīts jau ir tas, ka baletdejotāji neko neēd un dzīvo tikai uz tām salātlapām un ūdens. Bet patiesībā šī ir ļoti fiziski smaga profesija, un bez sabalansēta uztura un gudras plānošanas tu tālu netiksi, jo ir nepieciešama enerģija un spēks. Un tomēr ir atšķirība balets vai mākslas vingrošana, kur tiešām tiek bērni lausti, bet baletā bērni netiek lausti, un viņu kājas pakāpeniski tiek tiepti šie špagati, un tas viss ir ar prātu. Un arī pedagogi to visu dara ar prātu, un ar mūsdienu fizioterapijām un sporta zinātni, kas ar katru gadu attīstās arvien vairāk. Šī tehnoloģija, kā uzlabot ķermeņa mobilitāti, attīstās. Katras dienas disciplīna, ka tu pats sevi disciplinē, nāk trenēties, ievērot šo te režīmu, jo motivācija ir viens, ka tu kaut ko vēlies darīt, bet bez disciplīnas tu neko nesasniegsi. Jebkura trauma ir māksliniekam ļoti sāpīga, un viņš pārdzīvo par to un cenšas pēc iespējas ātrāk izveseļoties un mobilizēt sevi darbam. Tajā mirklī, kad tu iegūsti kādu traumu, tu tikai saproti, cik ļoti tu mīli un cieni savu profesiju un cik ļoti tu vēlies dejot. Daudz fiziski posmi, ka tev ir jāpārvar sevi, gan arī pašā mentāli. Bez savas prāta disciplīnas tad uz priekšu netiksi. No rīta ir treniņu stunda, un tad ir mēģinājumi, un vakarā ir izrāde, un es neizēju no teātra no 10 līdz 10 vakarā. Bet var arī būt diena, kad ir tikai treniņu stunda un pastāvīgi kādi vingrinājumi. Viss laiks tiek atdots baletam un tāda ārpus hobija, kas nebūtu tādi attiecināmi, lai es uzlabotu savas prasmes baletā, tādi nebūtu. Vienkārši es iemīlēju šo te mākslas skaistumu un vieglumu un pašas sajūtu, kā es pati jūtos būt šajā dejā. Un pēc tam pedagoģija, horeogrāfija, tas būtu tā kā skolotājs jau ir kā turpinājums. Tu apmāci jaunos un tu turpini dejot, tikai kāds cits to dara. Tad, Anija, pastāsti, kas tas īsti tev ir rokās? Rokās man ir baleta pačka. Latviskota tā būtu tilla kārtaine. Sastāv no vairākām tilla kārtiņām, kur iekšā ir arī stīpa, baleta bruncīša. Šie ir mēģinājumi savārciņi, un šis ir tāds klasiskais baleta izrāžu apģērbs. Puantes, kura katra balerīna izveido pati. Ir no sākuma ir šīs atlasa kurpītes, un tad mēs pašas šujam klāt baleta lentes un gumijas. Neviens cits mūsu pašu apavus sataisīt nevar, un tāpat arī mēs neviena cita kurpes uzvilkt nevaram, jo viņas mums nederēs. Nu ko, tagad zinām, balets nav tikai skaists tērpi un vieglums. Aiz tā slēpjas spēks, izturība un ļoti daudz darba. Tas ir kā mākslas darbs, kas prasa pārcilvēcisku darbu. Un baletdejotāji, viņi ir īsti cīnītāji, tikai smalkākā izpildījumā. Ar jums kopā bija Daniela Bilmane, Paula Dziesma, Reizie Kļaviņa, raidījums Kivī.